Jau 2 mēnešus es nepērku nekādus un atlieku naudu 20 līdz 30% no saviem ienākumiem. Vēl pavisam nesen es pelnīju tik maz naudas, ka man vispār nebija nekādas iespējas krāt un atlikt, tāpēc es to sāku tikai nesen un esmu ļoti pateicīga sev par šo lēmumu. Kā arī es pamanīju, ka sākot pelnīt mazliet vairāk, es tāpat tērēju vairāk naudas, jo man gribējās kaut kādas lietiņas, apģērbu, kosmētiku un visu kaut kādus mazos prieciņus, kas uzlabo noskaņojumu tā kā īslaicīgā kaut kādā laikā. Es sāku krāt naudu, un man arī tas izdodas tieši tāpēc, ka mana motivācija ir liels mērķis, kuram ir nepieciešama liela naudas summa. Es neesmu nekāds finanšu speciālists, bet tas, ko es daru, tas ir no katra ienākuma. Es atlieku naudu gan nodokļiem, gan arī tos 20-30% uzreiz atlieku uz citu kontu, kas ir tā kā mans iekrājumu konts. Tas papildus konts, kurā es krāju naudu, ir vieta, kurā man ir aizliegts tērēt naudu. Es no turienes vispār nekad neko neesmu ņēmusi. Šo 2 mēnešu laikā man gāja ļoti dažādi. Bija dienas, kad man ļoti gribējās kaut ko nopirkt. Bija reize arī, kad es atnācu vienkārši uz grāmatnīcu netīšām un nopirku savu grāmatu, kaut arī es jau biju apsolījusi nepirkt grāmatas, jo man tās nav vajadzīgas. Es nevaru paspēt fiziski izlasīt tik daudz grāmatas. Un tāpat arī no lielākiem tēriņiem bija ceļojums, kurā es iztērēju arī diezgan daudz naudas. Kaut arī es centos nepirkt kaut kādas nevajadzīgas lietas, bet es arī baigi sevi nekontrolēju ceļojuma laikā. Jo, manuprāt, man tās kontrolas pietiek arī parastajā dzīvē. Un tagad par to, kas izmainījās šo 2 mēnešu laikā, manuprāt, es kļuvu tāda mierīgāka, un es varu tagad paļauties uz sevi arī nākotnē, ka es tiešām varu izdzīvot arī ar mazāku naudas summu. Mani iekrājumi gandrīz divkāršojās, par ko es esmu vispār sajūsmā. Protams, 20 līdz 30% no ienākumiem tas ir ļoti liela summa, un es varu iedomāties, ka ne visi var sev kaut ko tādu atļauties darīt. Tas ir tas, kā es pagaidām izlēmu darīt, un pagaidām tas strādā. Un arī vairāk es jūtu kontroli pār savām darbībām, tā kā pirms katra pirkuma es apdomāju, vai man tas tiešām ir vajadzīgs vai nē. Visbiežāk atbilde ir nē. Es arī uzskaitu savus ienākumus un izdevumus vienā aplikācijā telefonā, un es pamanīju, ka es diezgan daudz naudas tērēju uz kaut kādām kafejnīcām un tā tālāk. Nezinu, vai es to gribēšu sev pagaidām ierobežot. Ja jums ir vēl kaut kādi jautājumi, tad atstājiet komentāros.